Akcija KES 3. No šodienas, no piektdienas līdz 10. datumam, akcija tieši programmatoriem KES 3 no 25% līdz 50% protokoliem. Pati iekārta maksā 700 eiro un protokoli atkarīgs, vai jūs perkat masteri vai sleivu. Skaneris, masteris vai sleivs, ko atšķiras? Pilnībā neko, protokoli visi vienādi, tikai vai tu pats taisi failus, vai, piemēram, pievienojas pie mums, un mēs izgatavojam jums programmatūru. Mēs esam oficiālais pārstāvis Itāļu iekartas Aliantech ražojumu iekartam, oficiālais Latvijā, un starp mums jūs varat iegādēties skanerus, adapterus, vadus tieši, kas ir vajadzīgs lasīšanai. Kas ir vajadzīgs tieši šitam skanerim, ja jūs iegādājaties ar akcijas cenu, pilnībā nekas priekš automašīnu, jūs saņemat visu. Atnāc jums šāda kaste, OBD, bench, barošanas bloks, visi nepieciešami vadi, lai jūs varētu nolasīt failu mašinai caur OBD, ierakstīt, vai izņemot bloku, neatvērot viņu, nolasīt uz galdu, ierakstīt, vai arī sliktākā gadījumā noņemt vāku un patieši savienoties būt, ierakstīt. Viņš, šitais skaneris, vēl arī taisa datalogus, tu vari braucot, ierakstīt parametrus un viņus analizēt. Viņš arī lasa kļūdu kodus un nodzēs kļūdu kodus, bet tas neaizstās tavu oficiālu vai oriģinālu tādu kā Auteļi skaneri, bet primārais, ja tev vajag ātri paskatīties, nolasīja failus un tu viņu pārbaudīt kļūdu kodus, tas ir ērti. Un vēl arī viena laba lieta, to ar viņu var mērīt mašinai jaudu, tas ir Dinoraut saucas, protams, arī tas nav baigi droši, nevar salīdzināt ar jaudas stendu īsto, bet, ja tu kaut kur dzīvoji un tur laba taisnais posmas ceļa, vai tad tu vari, viņš savienojas ar satelitu un nomērīt jaudu. Tātad mēs varam sačipot, atslēgt ekoloģiju vai saslēgt viņu atpakaļ, pārbaudīt programmatūru, atgriezt atpakaļ kļūdu kodus, iziet visam cauri, ja jūs vēlaties pieslēgties pie mums, pie mūsu grupas AutoChip, mēs jūs varam apmācīt, ja jums nav pieredzes darboties ar tom iekartām, kā nolasīt, kā ierakstīt, kā pievērst uzmanību un visu sakārtot. Pieteicies, ja vajag. Jauku dienu! Atā!